Labdien, Normunds Ozoliņš. Man ir tā grūtāk rakstīt, jo man ir kustība traucējumi. Tādēļ es gribētu vairāk runāt, jo tā man ir vieglāk. Man mazāk piepūle vajadzīga gan fiziski, gan mentāli. Un tātad es gribētu šodien pastāstīt sapni. Pagājušajā naktī es sapņoju tā. Tātad es esmu kādā, es strādāju tādā kā pilsētas domē, un es esmu tur savējais. Un tagad es redzu, ka tajā pilsētas domē tur nāk tādi pretendenti, kuri grib rīkot kāzas. Viņi ir kāzu rīkotāji. Un pret viņiem iepriekš ir draudzīga attieksme. Līdz tam brīdim, kad viņi grib rīkot kāzas. Tikko viņi grib rīkot kāzas, visa attieksme izmainās. Viņi vairs nav draugi nevienam. Bet jau viņi ir tādi pretendenti uz kāzu rīkošanu, tā kā konkurss notiek, kuram tiks tas amats. Un tā pilsētas domas vadība, viņa dara visu iespējamo, lai viņiem amats netiktu. Un tad viņi piekasās. Tad tur viņi saka, jums jāiet ārsta komisija, vai jums ar zobiem viss ir kārtībā, vai jūs vispār kā jums ir ar alkoholu un tā. Viņi sāk piekasīties pie visa, pie kā vien var. Un lai atteiktu to opciju viņiem būt kāzu rīkotājiem. Un tagad es skatos, tie viena daļa atkrīt. Tā pirmā grupa, viņi tikuši no viņiem vaļā. Izrādās, viņi nav akceptēti vai nav kvalificējušies tai kāzu rīkošanai, jo viņi ir atsijāti. Viņiem ir atrasts kaut kādas problēmas, piekasīšanās, būtu, cik cilvēks vainu atradīsim. Tālāk es redzu, nāk vēl viens, es domāju, tas jau tur viņiem ir īpašs draugs. Es domāju, tam jau točna tiks tā kāzu rīkošana. Un tikko viņš piesēžās pie galda, lai pretendētu uz to, tā visa attieksme arī tam pret to izmainās. Viņš vairs nav draugs. Pret viņu ir pavisam cita attieksme tāds, tā kā pret svešinieku, kurš te ienāca uz kaut kādu konkursu. Un viņam tagad saka, tūlīt mēs jums pamērīsim asins spiedienu. Un es saprotu, ja viņam nebūs normāls tas asins, viņu atsācījās. Es domāju, wow, nē, šita man točna nekas nespīd. Es tiešām neiziešu cauri, jo man ir zemes asins spiediens vienmēr. Un es tiešām izkritīšu te, jo man viņi nepiešķirš to opciju rīkot kāzas. Un tagad es pamodos, es zināju, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, kad Jēzus teica, viņš salīdzina Dieva valstību ar kāzām, kurš ķēniņš rīko. Un tur es vienmēr esmu bijis tāds kāzu rīkotājs, garīgās kāzas. Vienmēr, kur es esmu gājis, tur ir kaut kas noticis. Jā. Un tieši dēļ tām kāzām es esmu atraidīts no baznīcas, no visiem. Nevis dēļ dievkalpojumiem, bet dēļ kāzām. Es par to daudz esmu runājis. Un baznīca tev, redz, tā pilsētas doma, tā līdzība. Tas ir līdzība, ka tā baznīca ir tāda, kas tev piešķir to opciju uz kāzu rīkošanu. Viņi dara visu iespējamo, lai tu nekvalificētos uz to kāzu rīkotāju amatu. Jo viņi negrib kāzas. Baznīca kāzas negrib. Viņi grib dievkalpojumus, bet kāzas negrib. To, ko tēvs grib īstenībā, ko tēvs ir sagatavojis, to viņi negrib. Jā. Un mēs zinām, Mateja evaņģēlijā, tur Jēzus saka, kad viņi nenāca uz kāzām. Viņš sāk aizbildināties,
Un tos, kas aicināja, daļu viņi pat nokāva, tur rakstīts, ja. Viena daļa izsmēja, bet viena daļa nokāva. Un tādēļ baznīcā viņi ienīst kā Dieva kāzas, ko Dievs rīko. Un tas bija tāds sapnis, jā, par to, kāda ir baznīca. Ne tikai luterāņu vai katu, pentekostālā, harizmātiskā un pat River kustība ienīst kāzas. Viņi saka, ka viņi ir baigi Dievu kāzunieki, bet viņi nav. Viņi nav. Un tādēļ Dievs saka, negaidi, ka tev kāds kvalificēs par kāzu rīkotāju. Viņi meklēs visus ieganstus, atradīs jebko, lai tikai to tās nerīkotu. Tu redzi, kāzas ir manā mājā, manā garā ir kāzas. Vienalga, ko jūs tur akceptēt vai neakceptēt. Es esmu Dieva kāzu dalībnieks, es esmu Dieva valstības dalībnieks. Vienalga, ko saka cilvēks. Un tādēļ man tas ir lielākais prieks, jā, kad man ir sadraudzība ar Dievu, kurš man ir sagatavojis kāzas, ja ne šeit virs zemes, tad debesīs. Un tā dalībnieks es esmu. Nu tāds sapnis, jā, atkal mazliet kritisks baznīcā, bet tas ir tas, kādēļ nāk grūti laiki, kādēļ nāk tādēļ, kad tas kungs teica, tos, kas aicināja kāzās, kurus nokāva, ja, kurus izsmēja, kas tur ir rakstīts, atnāca nama kungs un nopostīja viņu pilsētu. Un tādēļ nāk izpostīšana. Izpostīšana virs zemes nāk tādēļ, ka ļaudis nenāk kāzās. Un kāzās nenāk vispirms baznīca. Draudz, visa Kristus miesa, viņa guļ. Un kāzās nenāk. Un tādēļ vienīgā opcija, ko viņi saņems, tā būs izpostīšana. Nu tāds vārds bija, diemžēl. Labi, paldies, ka klausieties, visu labu ar Dievu.